Pa lielam, man liekas, kad viņi būs tādi, kādi mēs viņu izaudzināsim, ar visiem tikumiem, ar visām zināšanām, spējām, nespējām. Katrā ziņā tas ir atkarīgs no mums vecākiem, ko mēs bērniem ieaudzināsim, bet skaidrs, ka viņi būs daudz gudrāki, daudz ātrāki, daudz savādāki ar citām vērtībām, jo Dievs zina, kas būs pēc 20 gadiem, kā viņi komunicēs, vai viņas varbūt, ka savā starpā nesarunāsies, tikai viss būs caur internetu vai kaut kā savādāk. Bet viennozīmīgi cilvēciskās vērtības paliks, un es domāju, ka mani bērni noteikti būs gardējuši. Visdrīzāk, ko mēs negribētu atstāt, tie būtu varbūt lieli kredīti, bet noteikti, kad kaut kādu savu, ja teiksim, materiālā ziņā, noteikti kaut ko tādu, lai viņiem būtu vieglāk iesākt savas gaitas dzīvē, jo es zinu, kad tikko kā Latvija kļuva neatkarīga, vai mēs, kad uzaugām, mums nekas tāds nebija, daudz saimniecības vai kur darboties un uz kā balstīt savu dzīvi, tāpēc viss jāceļ ir pašiem. Noteikti mēs saviem bērniem vismaz mēģināsim nograntēt kaut kādu materiālo labumu, viennozīmīgi arī izglītību.